personības akadēmijā visi esam par to, ka ir jāsapņo, jātiec pēc iespējas augstākiem mērķiem, vai ne? Un tieši tāpēc pie mums ir ciemos ļoti īpašs viesis, olimpietis, leģendārs latviešu hokejists un pirmais latvietis, kuram ir izdevies iegūt Stanley kausu Nacionālajā hokeja līgā Sandis Ozoliņš. Sveicināt! Sveiki, Sandi, mēs varam droši apsēsties. Mums ir liels prieks, ka tu esi atbraucis pie mums uz Ventspili. Cik stundas tu pavadīji šodien ceļā? 2,5 stundas. Cik jums gadi ir apmēram? 12, 13, cik? Apmēram, kurā klasē tas ir? Tas ir vecs vai tāds jau tas pieaudzis vai tīņu vecums vai kurā pusē mēs esam? Tīņi? Nopietni? Jums klases vakar jau arī ir? Un kā tie puikas uzvedās meitenes? Vēl tādi nevisai, ja, adekvāti, ja? Ja? Nu, vēl jāpaaugās viņiem, ja ir, ja? Lai tādi cienījami pilsoņi būtu. Skaidrs, labi. Varam sākt sarunu. Jā, varam sākt. Tieši tas arī bija mans pirmais jautājums. Vai tu sevi atceries šajā vecumā 5. 6. klase? Kāds tu tad biji? 5. 6. klasē es biju paslings. Es biju visgudrākais. Man likās, ka es zinu visu. Un man liekas, ka ir baigi stilīgi darīt kaut ko tādu, kas ir pretēji, ko skolotāji grib darīt. Vai treneri. Cik no jums trenējās kādā organizētā sporta veidā? Gandrīz visi? Kurš no jums ir, kad treneris ir pateicis noskriet, ir kādreiz skrējuši 3 kilometrus? Jā, vairāk. Ir vairāk vēl bijis. Vai kāds ir no jums izdomājis, kamēr treneris neskatās, nogriezt stūrīti? Nu, redziet, es arī tāds pats biju. Līdz noteiktam vecumam. Vai, kad treneris kāds ir kaut ko izdomājis, pateicis, ka jāizdara 10 atspiedieni? Ir tā bijis? 5? Nu, pietupieni ir bijuši. 10, vairāk, jā? Un, kad treneris ir pateicis uztaisīt 20 pietupienus, ir tā bijis? Jā? Un kāds no jums ir uztaisījis 18 un pateicis, ka es iztaisīju 20? Es arī tāds pats biju. Līdz noteiktam vecumam. Bet par to mēs vēlāk parunāsim. Ja? Bet viss tā doma ir, ja? Ar ko atšķirās jūsu vecums ar citiem vecumiem un citu. Mēs visi darām lietas, kas mums liekas stilīgi vai nebaigi forši. Es esmu gudrāks, treneris neredzēja, ja, ka es izdarīju 15, nevis 20, 19, nevis 20, noskrēju nevis 3 kilometrus, bet noskrēju tur drusku mazāk, jo es nogriezu kaut kādu stūrīti un to, ja. Bet atcerieties vienu, jūs neapmāniet trenerus, jūs neapmāniet, jūs varbūt apmāniet viņu tanī brīdī. Viņš varbūt tās toreiz neievēra, bet jūs apmāniet paši sevi. Paši sevi. Un no 16 gadu vecuma es mainīju to domāšanu. Jo līdz 16 gadiem es biju tāpat, kur vieglāk, kur ātrāk, kur to skolā nošpikoši kaut ko, ja tur neiemācīšos, izdomāšu foršu veidu, jaunu veidu, ko neviens nezina, kur uzrakstīt piezīmīti, ja, kur kādā veidā nemācoties, es uzzināšu kaut ko vai ne, vai labāk atzīmi dabūšu. Bet patiesībā mēs apmānam paši sevi. Un līdz 16 gadiem man galīgi sports nepadevās. Es biju hokejā, tur ir 4-5 maiņas, es biju 6. maiņā. Man neļāva iet uz ledus, jo bija pārāk daudz bērni, jo es visu laiku biju gudrāks par pārējiem. Mazāk darīju, kaut ko tur, nezinu, jums ir tas vārds, čītoju. Jā, čītoju. Jā, visu laiku čītoju kaut kur un kaut kur tur. Un rezultāts kāds bija? 0. Pilnīgi 0. Netika sastāvā, nelika uz spēlēm, bija pēdējais gan pievilkšanās, pietupienos, gan skriešanā. Kamēr 16 gados neiepatikās meitenes un izdomāja kļūt stiprāks. Un ja treneris pateica pietupties 20 reizes, es sāku pietupties 22 reizes. Ja treneris pateica noskriet 3 km, es noskrēju 3,2 km, es tieši otrādi darīju visu vairāk. Un rezultāts bija pilnīgi pretējs. Bet tas ir mans stāsts. Bet kā šajā gadījumā šiem jauniešiem, ja viņi ir šajā vecumā un kādam ir tā sajūta, ka gribās nošmaukt kaut kur un neizdarīt līdz galam, vai ir jāgaida, kad es satieku meiteni vai puisi un iemīlos, vai tomēr ir vēl kaut kas, ko es varu darīt? Kas jums svarīgs? Kas jums ir svarīgs?
Man vienalga. Cik mēs stundas pavadam telefonā? Nu, bet dažāds, ja? 2, 3, 5, 4, ja? Kā nu kuro dienu, cik vecāki ir uzlikuši limiti, ja? Un cik jūs stundas pavadiet savā sporta veidā? Iedomājieties, ja jūs vēl tās ekstra stundas, 2, 3, ko jūs pavadiet Robloxā un visās pārējās Instastās un Snapchatos un to un WhatsApp grupās, ja jūs pavadītu savā sporta veidā. Drusciņi. Kāda būtu sasnieguma? Kas jums ir svarīgs? Roblox ir svarīga lieta, nav problēma. Insta viss ir baigi svarīgi, komunikācija ir. Bet tikko mēs paliekam, ka tas paliek svarīgāks nekā to, ko jūs nodarbojaties. Skola, nu tie treniņi vai hobiji, dejošana, dziedāšana, vienalga, kā mēs darām. Nu tad tur jūs kļūsiet daudz labāki. Taipošanā, spēlēšanā, postošanā, un tur nedaudz samazinājās tā kvalitāte. Ko tā? Skolu? Principā vajag, lai izdzīvot, jā. Tev viņa vajadzīgi ir diploms. Bez diploma tālu netiks. Ko tu esi mācījies? Es pabeidzu vidusskolu, un man ir 3 nepabeigtas augstākās izglītības. Bet tā kā es sāku pelnīt naudu, un mans darbs bija jau 18 gados profesionāls sportists, tad mēs iztiku bez augstskolas diploma. Pēc tam es mēģināju viņu iemācīt, iegūt augstskolu. Es 3 reizes ieskājos augstskolā, ka es jau biju pieaudzis cilvēks. Un pelnīju daudz naudas. Es gribēju iegūt augstāko izglītību. Jo es zināju, ka pēc spēles man tas būs nepieciešams, lai dzīvotu. Jo profesionāla karjera ir ļoti īsa. 10, 15 gadi. Pēc tam sākās īstā dzīve. Tāpat ir arī visas pārējās lietas, ko mēs darām, par ko mēs pelnām naudu, viņas ir ļoti īsas un salīdzinoši ātri paiet viņas. Ja? Līdz ar to man paveicās, bet es biju viens no 1000 bērniem, kas arī spēlēja hokeju, mēs bijām vienā gadā dzimuši. Un viņiem bija, ja neiemācījās, tad viņiem bija grūtāk dzīvē. Viņiem bija jāmeklē citas iespējas, viņiem bija savādāks izvēles vai savādāks iespējas. Mēs paši esam atbildīgi par savām izvēlēm. Neatkarīgi no vecuma, diemžēl. Tu minēji, ka 16 gadu vecumā tu sāki tā vairāk pats sevi, tā teikt, spiest treniņos un darīt vairāk. Bet kas bija tas brīdis, kurš bija tas brīdis, kad tu sāki ticēt sev, ne tikai fiziski vairāk darīt, bet arī emocionāli sev teikt, ka es varu sasniegt daudz? Nekad. Es visu laiku sev apšaubīju. Man nekad nebija gan, arī kad es biju ļoti pieaudzis un jau biju vairākas kaut ko sasniedzis, nekad nebija gana. Varēja labāk. Varēja vēl. Vajag vēl. Nekad nebija gana. Tas ir pats bīstamākais, kas var būt profesionālajā sportā. Apsēsties un pateikt, es esmu izdarījis pilnīgi visu, man vairāk nav ko sasniegt. Tad sākās. Vai tu esi kādreiz jūties kā liels neveiksminieks? Tā ir vairāk sevis žēlošana. Es nezinu, vai jūs ar to konceptu. Man nekas nesanāk, man nekas nebūs, man viss nepatīk un viss man slikti un ne. Arī 35 gadnieki, arī 40 gadnieki tā dara. Jautājums, un tas nav nekas slikts? Mums visiem kādreiz kaut kas nesanāk, un visiem gribās labāk, un mēģina vienreiz, otro reizi, un trešo reizi nesanāk, un 5. reizi nesanāk, un tad nolaižās rokas. Jautājums ir, kurā brīdī mēs apstāsimies. Daži apstājās pie 1. reizes, kad nesanāk, daži pie 5. un daži neapstājās pie 10. reizes, kas nesanāk. Un tas lielais noslēpums ir, kādreiz kaut kas sanāks. Jo varbūt tās nesanāks tas, ko tu gribi izdarīt, bet tu sanāks kaut kur citur. Tas ir tāds, kā lai pasaka. Nevienmēr tas, ko mēs gribam sasniegt, ir tas, ko mums vajag sasniegt. Vai tas, kas mums ir lemts sasniegt. Bet ceļā uz to mērķi, ko mēs gribam sasniegt, mēs iemācāmies to, kas mums patiešām nepieciešams sasniegt. Mēs visi nekļūsim par sportistiem. Mēs visi nekļūsim par dziedātājiem vai pasaules slaveniem māksliniekiem un aktieriem.
un nezinu, mūziķiem un biznesmeņiem. Bet mēs varam kļūt par kaut ko, ja mēs nenolaižam rokas un turpinām darīt to, kas mums patīk un iemācamies. Runājot par mērķiem, vai tu kādā brīdī konkrēti uzstādīji sev mērķi Stanley Kauss, vai tu tomēr vienkārši strādāji ar sevi, it kā tiecies to, bet tas nebija tāds konkrēts mērķis, ko tu gāji? Es tikai gribēju labi spēlēt hokeju. Es gribēju labi spēlēt hokeju, un pārējais viss notika. Bet es spēlēju labi hokeju. Tātad mērķis bija, kad es biju bērns, apmēram jūsu vecumā, es gribēju spēlēt meistarkomandā, profesionālā meistarkomandā, kas bija tad Rīgas Dinamo. Nu, tagad to varētu pielīdzināt NHL. Es gribēju tur spēlēt. Un tas bija tā kā tas mērķis. Bet es neko nedarīju tajā brīdī, kad es to gribēju, lai to sasniegtu. Es, kā mēs jau runājām, nepietupos, mēģināju čītot visu laiku tur un gribēju būt gudrāks nekā vispārēji. Bet pēc tam, kad es sāku trenēties un tam pievērst uzmanību, es vienkārši gribēju kļūt labāks spēlētājs. Hokeja spēlētājs tieši. Viss. Tur ir vēl viena lieta. Nav formulas. Nav formulas, cik ir jātrenējas, cik ir jāmācās, cik ir jādara lietas. Tur viens saka, stunda, 2, 3, 5, jādara tas. Ja jūs dariet to, ko jūs mīliet, tad laiks vairāk nenozīmē. Jūs pat nejūtiet, cik daudz laika jūs tam pavadiet. Lai sasniegtu šos lielos pasaules līmeņa sasniegumus sportā, droši vien nav tā, ka ir jābūt labam un cītīgam tikai fiziski treniņos. Vai ir kaut kas vēl, ko tu darīji kā jaunietis, kā jauns profesionāls sportists, emocionāli, garīgi vai brīvajā laikā vēl kaut kā sevi attīstīji? Nē, tad nebija tāda koncepta kā emocionālā, psiholoģiskā, sporta kaut kāda palīdzība. Tad bija viss diezgan primitīvi. Dari un viss. Neviens neprasa, kā tu jūties, vai tu šodien izgulējies. Tev bija vienkārši jādara. Un tas norūdīja. Daži neizturēja to. Jo vienalga, ko es jums šodien pastāstīšu, vienalga, kāda jums motivācija būs. Mēs visi varam nostīties motivējušos video. Es esmu nostījies 1000. Bet kamēr es turpinu sēdēt un neko nedaru, nekas nepalīdz. Man tikai parādās tāds, jā, es tūlītās no rīta, kad piecelšos, no rīta pieceļos, es vēl pagulēšu 5 minūtes, vai ne? Tas motivējušais video jau ir aizgājis aizmirstībā. Nu, lūk, motivējušais video ir labi, motivējušās runas ir labi, motivējušās grāmatas ir ļoti labi. Bet kamēr mēs nesākam darīt, kamēr mēs nesākam censties, kamēr mēs nesākam to darīt, katru dienu, tikmēr nekas nemainīsies. Tikmēr būs baigi daudz video, mēs skatīsimies jaunas YouTube, TikToks un visu ko. Un neko. Tātad no sākuma, lai kaut ko sasniegt, ir jādara. Vienalga, kas tas ir. Vienalga, kurš sporta veids, vienalga, kurš nodarbības, vienalga, kurš hobijs. Tam ir jāvēlta laiks. Tieši vēlējos jautāt, vai tev ir kāds ieteikums, viens labs ikdienas ieradums, ko ieviest jau jauniešiem savā ikdienā? Viens ieradums? Viens. Jā. Ja man jāizvēlās viens, izpildīt to lietu, vienu lietu, ko jūs sev esiet apsolījuši šodien es izdarīšu. Vienalga, kas tas ir. Es no rīta pieceļos un pasaku, šodien es izdarīšu vienu lietu, un to man ir jāizdara. Tas viss. Saprot, ir visādas sistēmas. No rīta celties, mazgāt zobus, dzert ūdeni, rīta rosma, Tas viss ir baigi forši. Bet izdarīt vienu lietu, ko te esi apņēmies izdarīt, un katru dienu izdarīt to, tas jau ir sasniegums. Jo man ir arī, es izdaru, es sarakstu savu sārakstu, 3, 5 lietas, dienas beigās ir bijušas dienas, ka es neizdaru nevienu. Un rezultāts ir čiks. Bet ja tu vienu dienu izdari to, ko tu esi apņēmies darīt, un pilnībā izdari, tad jau pēc, ne šodien, ne rītā, ne pēc mēneša, ne pēc pusgada, ne pēc gada. Pēc 2, pēc 3 gada rezultāts būs. Nu, tad runājot jau par tiem rezultātiem, brīdī, kad tu sāc sasniegt rezultātus, un tu jau sāc apzināties to, ka man kaut kas sanāk, un cilvēki arī no malas sāk redzēt to, ka tev kaut kas sanāk.
vai tev kādreiz ir bijusi zvaigžņu slimība, un vai tev tā ir traucējusi? Absolūti bija zvaigžņu slimība. Bet es nezinu, vai jūs esat publika pagaidām, kam to stāstīt. Ja? Bet noteikti ir zvaigžņu slimība. Lielība, pašlepnums, pienākuma sajūta, vai liekas, ja es labāk spēlēju hokeju, tad man pienāks vairāk, vai es esmu labāks cilvēks. Tas ir dabisks process, tas notiek ar lielāko daļu no cilvēkiem, jebkurā jomā. Jautājums, cik ilgi apziņā, tanī statusā mēs atļaujamies atrasties. Kamēr kāds neiedod pa pakaus un pasaka, nosēdies, tu esi tāds pats tā kā mēs, un tev nav nekādas priekšrocības tikai tādēļ, ka tu labāk spēj to ripu pārvaldīt, slidot vai iesist viņu vārtos. Un, jā, viņi traucē, jā, tā ir dabiska lieta, no tās es nekaunos, tas ir bijis manā stāstā. Ik pa laikam viņi vēl arī uzrodās, ka man liekas, ka es spēju izdarīt visu un ka neviens neko nezinu un es zinu pa visiem labāk, bet patiesībā tā nav. Un ātri vien dzīve to pierāda. Mēs šodien ar jauniešiem runājām un arī ar iepriekšējo viesi par to, vai katram sportistam tas augstākais sasniegums ir olimpiskā medaļa. Un mēs runājam par to, ka individuālajos un komandas sporta veidos tas ir mazliet atšķirīgāk un tik minēts arī hokejs. Kā ar hokejā vai hokejistam lielākais sasniegums ir tas Stanley Kauss, ko mēs jau te pieminējām, vai tomēr zelta olimpiskā medaļa? Hokejā ir Stanley Kauss pirmajā vietā. Stanley Kauss un olimpiāda ir otrajā vietā. Jo tur ir sava vēsturiskā lieta, jo vēsturiski Stanley Kauss tas ir tā kā Ziemeļamerika un Eiropā ir Eiropas hokejs. Un tad, kad viņi saplūda kopā un eiropieši sāk braukt uz Ziemeļameriku, tad tās olimpiskās spēles palika tā kā novārtā. Jo NHL spēlē visi vislabākie spēlētāji visu laiku. Ja? Un uz olimpiādi līdz 1996. gadam, ja nemaldos, brauc tikai tie, kas nespēlē NHL. Jā, un pagājušajā olimpiāda arī Pjenčanā. Nebija NHL spēlētāji. Līdz ar to, ja nav paši labākie kā citos sporta veidos, piemēram, basketbolā ir vislabākie, ja? Bet hokejā, ja nav paši labākie, nu, tad tā medaļa ir otršķirīga nozīme. Arī tu esi bijis olimpietis. Kā tu atceries savu olimpisko pieredzi? Pirmā man bija Salt Lake Cityjā, tas bija 2002. gads, jūs vēl nebijāt piedzimuši, ja? Otrā man bija 2006. Turīnā un es izlaidu 2010. gada olimpiādu Vankūverā. Kāpēc? Tāpēc, ka es izdomāju, ka es esmu pārāk vecs, lai spēlētu olimpiādē hokeju. Man tad bija 38 gadi. 37 gadi. Jā. Un es pēc tam spēlēju 2014. gadā Sočos olimpiādē. Tad man bija 41,5 gads. Tad es nebiju pārāk vecs, lai spēlētu olimpiādu. Tā kā dažreiz tās skrūvītes nevienmēr tur saskarās pareizajās vietās. Vai tu piekrīti apgalvojumam, ka nekad nav par vēlu sākt? Nē. Kā uz to skatās? Nav par vēlu nekad neko sākt. Nav par vēlu. Es jogu sāku taisīt 39, 38 gados. Ja? Sāku vingrot, stiepties. Pēkšņi es gribēju būt lokans. Es pirmo maratonu noskrēju 49 gados. Jā, es esmu 2 maratonus noskrējis. Man līdz 48 gadiem nepatika skriet ļoti. Es biju izdomājis, ka man skriešana ir riebjas. 49 gados es noskrēju pirmo maratonu, 51 gadā es noskrēju otro maratonu. 3 stundas, 37 minūtes, 31 sekundi. Otrais maratons. Tā jau es zināju, kā skriet. Nu, lūk, nekad nav par vēlu neko sākt, bet attiecīgi vienmēr ir jācenšas un jāapzinās, ka varbūt tās ne viss vienmēr sanāks. Bet izmēģināt un kaut ko iesākt, tur mums vienkārši bailes. Bailes, mēs baidamies, ja? Ka kāds pasmiesies par mums, ka kāds padomās kaut ko sliktu par mums, ka mums nesanāks,
ka mums tāpatās tas ir garlaicīgi, kad daudzreiz patiesībā mēs slēpjam bailes. Bet, ja nebaidīsies, drosmīgajiem visi ceļi ir atvērti. Runājot par šo lielo hokeja skatu, gribētos tā nosaukt NHL, cik gados tu tur nonāci un kāda bija tie pirmie, varbūt tie dzīves apstākļi, vai tu tur biji pavisam viens, vai kā? Ir ļoti daudz jauniešu, kuri iet šajā profesionālajā sportā, viņi nonāk situācijā, ka viņi aizbrauc uz ārvalstīm un ir vieni un saskarās ar dažādām emocionālām grūtībām, esot tur vienu no vis tā spiediena apkārt. Kā bija tev? Tātad, es pirmo savu NHL spēli nospēlēju 20 gadu vecumā. Sāku patstāvīgi dzīvot jau 19 gadu vecumā. Pašam bija jātaisa ēst, pašam bija jāmazgā veļi, pašam bija jāmaksā rēķini. Emocionālā spriedze. Tātad, ja mēs kaut ko gribam sasniegt, ir jāpārvar viņa. Jo konkurence ir ļoti liela. Nepatikšanas būs vienmēr, grūtības būs vienmēr. Nesanāks, vienmēr raudāt gribēsies. Vienmēr tas, kas pārvarēs viņus, tas nokļūs tur, kur visi pārējie grib nokļūt. Spriedze, tā ir atbildība. Ja es esmu iemācījies kaut ko darīt, tad man spriedze mazinās. Ja es zinu, kā es esmu, piemēram, ja ir kontroldarbs, vai ir spriedze? Kāpēc? No kā? Ja neiemācies, tad ir spriedze. Tas jau ir čītošana. Bet, patiešām, ja gudrs cilvēks, tad viņam nav spriedze, jo viņš zina, ko viņš dara. Viņš zina, ko viņš dara. Viņš ir iemācījies. Viņš sev tic, viņam nav problēma. Skolotājs var pienākt, paprasīt man jebkuru jautājumu, es atbildēšu. Man nav nekādas spriedzes. Spriedze rotās tad, kad tu neesi sagatavojies, tad, kad tu neesi iemācījies, tad, kad tu patiešām nezini, ko tu tagad darīsi. Ja tu zini, te ir neliels uztraukums, vai es visu zinu, bet vai es atcerēšos. Ja? Tad dažreiz ir ārprāts, tagad ir tests, tagad ir kontroldarbs, vai es visu. Bet ja es tikko zinu, ka sākās kontroldarbs, es atveru, es zinu visu, jo es esmu iemācījies. Spiediens rodas tad, kad mēs nezinām, nemākam pietiekami labi, lai būtu tur, kur mēs esam nonākuši. Un kā var mazināt spriedzi? Iemācīties. Tas ir viss, veltīt laiku tam. Punkts. Tas ir lielākais attaisnojums, kas man nepatīk, ko es dzirdu no profesionāliem sportistiem. Vai no tādiem sportistiem, kas gribētu kļūt par sportistiem. Spriedze tik liela, man uzdod jautājumus, mani līdzjūtēji neliek mierā, man nesanāk, mani kritizē. Jā, tā ir tā dzīvīte, tā ir tā realitāte, un ar to ir jātiek galā. Un par to arī tas apbalvojums ir virsotnes. Man šķiet, ka jauniešiem tiešām mūsdienās ir tik daudz tā informācija un digitālā vide un reālā dzīve un sociālā dzīve. Un tur nāk visa tā informācija un reizēm arī tas spiediens un ko es gribu dzīvē darīt un kā es gribu tālāk virzīties. Neklaus nevienu. Dari to, ko tu gribi. Dari to, ko tu gribi. Re, kur es uzvilku sarkanas zeķes. Stilīgi. Varbūt tās dažiem vajag melnas vai ne zils. Da es daru, ko es gribu. No tā nekas nemainās. Dariet to, ko jūs gribiet, nevis to, ko grib vai uzskat jums blakus sēdošais. Tā ir brīvība. Tad jūs sasniegsiet to, ko jūs gribiet, nevis citu cilvēku sapņus. Ja man nepatīk, ja man patiešām riebjās, varbūt tās nevajag to darīt. Bet ja man patīk un man ir nedaudz grūti palicis, tad gan ir jāpārvar tās grūtības, ja mēs to gribam sasniegt. Un tas ir viss. Ko darīt, ko nedarīt? Jūs izvēlēsieties paši. Jūs esat paši atbildīgi par savām izvēlēm. Nav ne mamma, ne tētis, nekas. Viņi tikai jūs vada. Viņi tikai parāda ceļu. Viņi jūs cenšas atbalstīt. Viņi cenšas jūs pamodināt un aizvest uz turieni. Bet jūs paši esat atbildīgi. Katrs no jums, nosauciet savu vārdu, esmu atbildīgs par savām rīcībām un par sekām. Nav nekas slikts, ka mēs aizējam uz ballītēm. Nav nekas slikts, ka mēs
paliekam un paskatāmies televizoru. Nav nekas slikts, ka mēs tur internetā nosēžam. Tas nav nekas slikts. Mēs visi to darām, priekš tam bērnība ir jāspēlējās, ir jādaudzās, ir blēņas arī jātaisa. Bet neaizmirstiet padarīt to, kas ir jāizdara. Un tas ir viss. Ziniet, kāds lielākais bija pārsteigums, kad es aizbraucu uz Ziemeļameriku, tad 19 gadu vecumā, neviens neteica, cikos jāiet gulēt. Pilnīgi nopietni. Mēs bijām pirms tam pieraduši. 10 jābūt gultā, jāguļ, 8 jāceļās, brokastis jāēd un viss gāja pēc svilpes. Ja? Treneris tur visu laiku zināja. Atbrauc uz turieni, neviens neko nespiež darīt. Tikai pasaka, spēle sāks 5 vai treniņš sāks 11. Kā tu tiksi uz turieni, cikos tu iesi gulēt, cikos tu celsies, ko tu ēdīsi, nevienu neinteresē. Ziniet, kāpēc? Tāpēc katrs ir atbildīgs par savām rīcībām. Un tad tu iemācies patstāvību. Kad tu negaidi, ka treneris tev pateiks, ka tev jātrenējas. Kad tu negaidi, ka treneris pateiks, tev jāguļ. Kad tu negaidi, ka treneris pateiks, ka tev ir kaut kas jāēd. Nevis maķīts jāēd, bet jāēd kaut kas veselīgāks. Ja? Kaut kas nedaudz veselīgāks, kā Coca-Cola vai Pepsis vai kas tur tagad ir, nezinu, jaunie dzērieni, ja? Ka nav paši no rīta, vakarā un pusdienās jādzer. Ja? Ka varbūt tās parasts ūdens ir vairāk jādzer. Pats esi atbildīgs. Un tie, kas neiemācās to, tiem ir citi rezultāti. Es gribēju mazliet vēl pieskarties, tu minēji par kritizēšanu. Vai tu atceries kādu spilgtu mirkli, kur tu esi bijis ļoti kritizēts, un vai tev tas ir kaut kādā veidā izcitis no ikdienas ritma? Kritika nevienam nepatīk, pat ja tā ir pamatota. Tā var gan motivēt, gan arī demotivēt. Nav ne labi, nav ne slikti. Vienīgais, ko es pats no kritikas esmu iemācījies, ir viens, vai tas, kas kritizē, zina, ko viņš runā, vai nezina, ko viņš runā. Ja? Ja mani kritizē futbolists par to, kā es spēlēju hokeju, es laikam neuztveršu to tā īsti nopietni. Ja man kritizē dziedātājs, kā es spēlēju hokeju, tad es noteikti neuzklausīšu. Ja man kritizē hokeja treneris, kā es spēlēju hokeju, tad varbūt tās ir vērts ieklausīties, vai ne? Ja? Jo, piemēram, es nevaru pateikt jums, kā jāspēlē futbols, kā jātrenējas vieglatlētā, kā jādejo tautas dejas vai kā jādejo modernās dejas. Ja? Līdz ar to, kas kritizē, kas saka, ka tev nesanāk, tu esi slikts, tu nemāki, tas nav tik būtiski. Ko darīt tad, kad tu esi sasniedzis savu augstāko punktu, kas tavā gadījumā ir Stanley Kauss? Kas notiek tālāk? Nākamo gadu sāks viss no sākuma. Tas ir tieši tas pats mērķis. Vēl joprojām turpinās. Vēl joprojām tagad Stanley Kauss fināls, un tas turpinās. Tas ir katru gadu neapstājams. Bet tas droši vien ir vairāk specifiski hokeja gadījumā. Bet ja mēs runājam tā vispārīgi, es sasniedzu savu augstāko, lielāko mērķi, ko esmu tiekusies, kas notiek tālāk? Kas teica, ka tas, uz ko tu tiecies, ir tas augstākais mērķis, ko tu vari sasniegt? Kādu zini savus limitus? Kā tu vari pateikt, ka tas ir tas, ko tu vari sasniegt? Kādēļ mēs limitējam? Piemēram, kas būtu tavs augstākais mērķis, ko tu gribētu sasniegt? Un tas? Strādāt NHL. Strādāt NHL. Kurā amatā? Kurā amatā? Atbildīga par digitālo komunikāciju. Ok, un tas būtu tas, ko tu pateiktu visu. Tā šobrīd šķiet, bet tieši tā. Kādēļ tu nevarētu būt prezidents mārketinga departamentam vai jau visas, mēs limitējam. Ja? Tas nav tas, es sasniegšu to, es būšu gandarīts. Ja? Nekad nebūs gandarīts. Ja turpinās gribēt, nav tas, kurš ir tas punkts, pie kur mēs apstājamies. Pirms mēs pievēršamies pie jauniešu jautājumiem, es ticu, ka jums tāda ir daudz. Pēdējais jautājums no manis, ko tu nekad neieteiktu ceļā uz saviem sapņiem? Nekad neieteiktu? Jā, parasti mēs kaut ko iesakam un novēlam vai liekam paturēt aiz auss, bet kas ir tas, ko tu noteikti neieteiktu, kas nav jādara? Kas nav jādara?
Nav jāmēģina kādu apspēlēt, uzvarēt kādu ar negodīgiem līdzekļiem. Pat ja viņi ir tādi, kurus neviens neievēros. Jo tā nav patiesā uzvara. Tā ir jebkuros, vai tas būs skolā, sportā, biznesā vai kur. Uzvarēt godīgā cīņā. Šo jauniešu paturiet prātā, un es jau zinu, ka jums arī blociņa līdzi, tā kā droši vien arī pierakstīt. Bet tagad ir tas brīnišķīgais brīdis, kad jūs varat uzdot arī savus jautājumus. Aiziet! Pirmā roka. Cik tu uzvarēji savu pirmo spēli NHL? Pirmā spēle, mēs nospēlējām 4-4, bet es godīgi sakot, es neatceros, kad es uzvarēju pirmo spēli. Tiešām. Bet es atceros, kā bija pirmajā spēlē. Man uztraukums bija liels, ja, jo es patiešām nedomāju, ka es esmu pelnījis atrasties tur, kur es atrodos, un es neatceros savu pirmo maiņu. Es atceros, kā es izlecu uz laukumu, un es neatceros, kā es nonācu nost. Tas uztraukums bija tik liels, ka tur 18,000 cilvēku auro vecā Kalpa Palace San Jose. Pirmo maiņu neatceros. Tukšums. Vai jūs atceraties savus pirmos vārtus? Jā, pret Detroitā, Joe Louis arēnā. Datumu neatceros, tā bija 10. man NHL spēle, jo tanī rītā neatceros rezultātu, bet es atceros, kas notika. Es pārdzīvoju ļoti, ka es nevarēju gūt pirmos vārdus. Un tanī rītā man treneris pasauc un lika izpildīt tur 50 metienus. Tanī rīta iesildīšanās viņš man lika 50 reizes mest pa vārtiem. Un tā bija gan sagadīšanās, ja kā es pēc tam to uzzināju, bet tanī spēlē es guvu savus pirmos vārdus. Un neviens no tiem metieniem, ko es izpildīju no rīta treniņā, nebija tāds, ar kādu es guvu vārdus. Detroit, Joe Louis, jā. Kāda ir tava vistrakākā trauma, kuru tu esi jebkad dabūjis? Vistrakākā trauma ir norauts krūts muskuls. Man šitais te muskuls, ja, kas mēs, drīz jums bija atradās šeit. Un tad viņu ņēma te, noievelēja kaulu nost, tad iegāja iekšā caur šajien ārstu, paņēma izvilkt to muskulu ar tādām staiplēm, ielika iekšā un ieskrūvēja viņu iekšā atpakaļ. Tad es mēnesi nostaigāju šitā te visu gulēju un visu to nevarēju vairāk pa pienu paku pacelt 2 nedēļas. Jā. Vai jūs kādu trenēju? Tagad? Nē. Nē, es pirms tam trenēju, bet tagad pēdējos 2 gadus nē. Es tikai skatos jaunos spēlētājus, kas ir 17, 18 gadu vecumā un iesaku viņus mūsu komandai, lai viņi pievērš viņiem uzmanību. Jūs esat tā kā skauts? Jā, tieši tā. Nu, vai ir vēl kāds jautājums? Jā. Kāds bija pirmās emocijas, kad pirmo reizi jūs uzkāpāt uz lādu? NHL? Jā. Nu, es neatceros. Es patiešām neatceros. Kaut arī tas bija, man jau bija 20 gadi, mēs bijām spēlējuši pārbaudas spēles, tādas draudzības spēles. Kad pavisam pirmo reizi, pat ne spēlē vienkārši uzkāpāt uz lādu, paslidot un patrenēties. Paslidot, man bija 6 gadi. Kāds bija tāda emocijas? Nezinu. Nē, es atceros, kāda bija. Labi, tas ir vēsturisks. Tagad slides ir savādāks, bet tad viņas bija šādas. Ja? Un bija ļoti, es mācējos lidot ar daislidošanas slidām, jo es trenējos daislidošanā, un tās hokeja slides, viņas bija īsas un potītas neturēja kopā. Un tad tās kājas bija šitā. Un es vairāk skrēju pa ledu nekā slidoju. Bet man vajadzēja īstās hokeja slides. Kāds bija šeit, ka tu biji pirmos? Pirmos vārtus? Atvieglojums. Tāds atvieglojums, beidzot. Zin kā, likās jau, ka tās pirmās 9 spēles nospēlētas, nav tie vārti gūti vai 10. Un tad likās, ka visu dzīvi negūšu neviens vārds vairāk. Un tad, kad guvu, tad nebija tik daudz prieks, cik atvieglojums. Es nebūšu tas, kurš nebūs neies vēsturē kā vienīgais spēlētājs, kas nekad nav guvis vārdus. Tad es vēl baidījos. Sandi, vai tad pie jūs junioru čempionās bija maigais skautiņš uz lādu? Vai kāds skautiņš sākās, man liekas, tur viens pret otru spēlēt vārds ar kādu?
Tas bija citā, tas bija 2 gadus pirms mums. Tas bija 69. gadu dzimušie. 69. gadu dzimušie, viņi kāvās. Tad vēl bija Padomju Savienība pret kapitālismu, Kanāda pret Padomju Savienību. Puiši 18 gadu vecumā sāk kauties tā, visu komandu pret komandu, vārdsargi visi, ka viņi nevarēja apstādināt. Nevarēja apstādināt kautiņu. Iedomājieties, 20 spēlētāji kaujās savā starpā uz ledus laukuma arēnā Rīga. Un, lai apstādinātu to kautiņu, viņi izslēdz gaismas arēnā, pilnīgā tumsā. Un tikai tā viņi spēja viņus izšķirt tos jauniešus, kas tagad vicojās savā starpā. Jā, tur ir, jā. Es neesmu redzējis, bet es zinu par viņu, jā. Jo viņus visus diskvalificēja, pēc tam bija liels nepatikšanas. Viņiem bija liekts spēlēt gadu vai 2 izlasēs, un tā bija. Tu esi kādreiz kāvies ar kādu? Jā. Ko? Kuru gadu? No, man ir kautiņos lausts 4 reizes deguns. Jā, nāk. Pēdējo? Ui. Tas bija 2014. gads, vislabāk atceros. 2002. gada es biju tā piekusis, ka es biju pateicīgs, ka 5 minūtes noraidījums ir par kaušanos. Un vienreiz, tad es gan biju zaudētāja lomā, tad es domāju, kaut tiesnesis ātrāk pieskriet klāt un izglābtu mani. Jo viņš man sita, un es tikai spēju izvairīties. Zini, tā kā boksā, ja? Tikai es gulēju uz ledus, un viņš man virsū bija, un es tikai domāju, ārprāts, kaut tas tiesnesis ātrāk novilkt no manis. Jo, ja trāpi ir baigi sāpīgi. Nekā man deguns ir lausts kopā 7 reizes, var redzēt, ja? Jā, jāstājas plastiskā operācija. Drusku jāpielabo, vai ne? Kur ir jautājums? Jā. Jautājums par zobiem? Vai visi zobi ir tādi īsti? Nav. Neviena priekšējā augšējā redala nav manējā, bet man kārtīgi izsisti nav zobi, man tikai viņi bija nošķelti. Un tad viņi saliek iekšā un visiem smogs smaids ir Hollywoods. Jā. Kas jūs bijāt par spēlētāju? Aizsargs. Aizsargs. Bet es gūtu daudz vārdus. Man patīk gūt vārdus. Kāpēc uzbrukums? Kāpēc uzbrukums? Tādēļ, ka es biju pārāk lēns priekš uzbrukumu. Tā sanāca, jā. Cik tu vārtus iesniegt pirmajā sezonā? Jāapstās Googlā. 15? Nē. Vai 10 vai 12? Neatceros. Patiešām neatceros. Kas bija tavs mīļākais komandas biedrs, tad, kad tu spēlēji? Mīļākais komandas biedrs? Viņi bija daudz un dikti. Labākais komandas biedrs. Tas visu laikam grūtākais jautājums, kur atbildēt. Patiešām. Jo tanī laikā, kad tu esi ar tiem komandas biedriem vienā komandā, tev viņi ir labākie komandas biedri. Bet tur tā profesionālā sporta specifika, sevišķi komandu un hokejā, tanī laikā bija, ka tev vienu dienu var aizmainīt uz citu komandu. Un tev jāsadraudzējās ar pilnīgi citiem cilvēkiem. Ja? Jo tu esi viens, tu dažus varbūt pazīsti, dažus varbūt nepazīsti, bet tev ātri ir neilgā laikā, kas ir varbūt tās 2-3 dienas, jāiepazīstās viņiem, jāsaprot, kā viņi spēlē, un jāspēlē jau tanī pašā komandā pret teviem iepriekšējiem komandas biedriem. Vienreiz bija vispār unikāli. No rīta spēlētājs ir Edmontons Oilers spēlētājs. Mēs ar viņiem San Jose spēlējam vakarā, 7 vakarā. 10 no rīta viņš trenējas pie Edmontons Oileriem. Pa dienu viņu samaina, un viņš kļūst par San Jose spēlētāju. Viņš pāriet no vienas ģērbtuves uz otru, un vakarā spēlē pret savu iepriekšējo komandu. Un neviens neprasa, kā tu jūties, cik tev grūti ir un kā. Tas ir tavs darbs, kas tev jādara. Un tā. Tad kur jautājums vēl? Jā. Ko jums treneris teica pēc kautiņa? Pēc kautiņa? Malacis, nekas. Tā ir tā agrāk bija normāla parādība. Ja? Tas tāds ikdienas lieta, bet es nekāvos bieži,
Biežāk kāvās Raidis Simenāns, kurš arī spēlēja NHL, tas jau bija vairāk viņa darbs. Es vairāk spēlēju to citu daļu, hokeju, ja, un tad, ko lūdzu? Kad citi kāvās? Nē, man jau gribējās, lai viņi nekaujās, jo saprot, es nezinu, cik jūs daudz esiet riktīgi kaušies vai nē, bet kas sit viens otram pa seju, tad ir diezgan sāpīgi, vai ne? Zilumi ir zem acīm lūpas pārsis, vai ne? Un pēc tam ir jāšuj ar vai bez anestēzijas. Tā dažādi gadās. Pacēl roku, draugi, kuri no jums sapņo kļūt par profesionālu hokejistiem? Vai jums te tāda ir? Neviena. Nav neviena. Pilnīgi neviena hokejista. Bet es gribu kļūt par profesionālu peldētāju. Peldētāju? Super. Arī peldēšana, jā? Viegli. Bet kur disciplīna? Visas? Vēl nav spēc. Kur vislabāk padodās? Sprinti? Cik tālu? Cik kāda distance? Ok, īsais. Super. Futbols, kur ejiet RFS? Sapratu, ok. Kur jūs peldiet kādus veidus? Vienkārši. Es peldu visus veidus, gan kraulu uz krūtīm, gan kraulu uz muguras, brasu, tauriņu. Super. Tad tu būsi tādā kombinētajā, ja? 4x100, ja? Kompleksā. Es tādā arī piedalījos. Es gāju 2 gadus peldēšanā Rīgas Daugavas sporta namā. Jā, tas bija, jā. Tā. Jā, ar šo vai vēlēs vēl kaut ko teikt? Var pateikt, ko es varu pateikt. Man lielākā distance bija 200 metri, kad es peldēju sacensībās. Jā. Un guvu tikai 1 medaļu pa visu savu peldēšanas karjeru, ar kuru es nodarbojos 6 gadus. Vēl daudz laika priekšā. Es ar hokeju nodarbojos kopumā. Cik? 36. Ar šo, draugi, mēs noslēgsim mūsu sarunu. Un, es ticu, ka šeit bija ārkārtīgi daudz lietas, ko mēs runājām, kas ir vērtīgas ne tikai tiem, kuri sapņo par profesionālu sportista karjeru, bet arī ikdienā mūzika, māksla, jebkas cits. Tā kā mēs teiksim lielu paldies tev, Santa, par to, ka tu ieradies pie mums un tiešām iedvesmojoši, es domāju, ne tikai jauniešiem, bet arī mūsu vadītājiem un visu kopā.